Okay. Labi, tātad viss darbojas tikai Swipe. Ir visas programmatūras vienā mājaslapā, otrā ir aktivizētās, trešā ir ienākošie zvani un jauna. Notifikācijas būtībā, Jā. Mēs varam iet, piemēram, internetā. Un šeit ir viss, tātad šeit jau parādījās agrāk lietotnie. Un viņš, principā, tas ir, protams, atkarīgs arī no interneta savienojuma, pie kāda ir pieslēdzies, bet viņš ir daudz ātrāks nekā iepriekšējie Nokia interneti. Viņi ir, tātad, viss, kas internetā nevar būt, dabiskajos izmēros. Tā, šo var arī noslēgt šādi te. Tad ir arī navigācija, bez maksas navigācija. Ar visām Latvijas kartēm jau? Ar visām Latvijas, tur jau ir iekšā Skandināvijas kartes. Un var arī nolejplādēt caur OVI veikalu visas pārējās pasaules kartes. Tātad, kur ir OVI veikalā. OVI veikals jau pārto par Nokia veikalu. Viņš principā jau ir Nokijas, tikai tur ir dažas lietas, ka viņš vēl tā pārtošanas procesā, jo šeit, piemēram, rakstīts OVI kaut gan, te var nolejplādēt viss nepieciešams, piemēram, radio, aplikācijas. Jā. Un cik viņam liels tas klāsts ir? Ar aplikācijām nav jau noteikts lielākais. Man liekas, šis ir pirmais Nokia Migo. Jā, šis ir pirmais Nokia. Nē. Nu jā, tāds liels. Būtībā tur viss vajadzīgās aplikācijas, nekādas daudz vēl nav saredušās. Pagaidām, jā, mums pagaidām ir arī, ka nav latviešu valoda, bet viņa taps un viņa būs tajā Nokijas veikalā.